Muskuļu masa ilgdzīvošanā ir viens no svarīgākajiem faktoriem. Cik viegli vispār ir dabūt visus vitamīnus, minerālus ar uzturu iekšā? Ja tu dzīvo Spānijā, tev ir viss pieejams, tev ir tā iezivs, ir gaļa, viss, un tev tas šķīvs katru dienu ir reāli krāsains, tad tu dabū praktiski visu. Tur uzņemt lielu daļu D vitamīna, bet ja tu viņu neaktivē, tad principā viņi liek izšķur ārā neaktīvā formā. Tā kā problēma, kas ir tagad vairāk izpaužās, un arī Holivudu ir mūmijas seja. Kāpēc viņi ir? Proteīns, kataboli paši sev apēd. Ja tu ēd dažādas ēdienas un tu biežāk jūt kaut kādu pūšanos vai kaut kādas aizcietējumus vai kaut kādu diskomfortu vēdera sajūtā, tas būtu tas signāls, ka tā gremošana varētu būt nedaudz traucēta. Pavasaris tauriņu vēderā. Nav tie nekādi tauriņi, tas baktērijas ir. Šodien pie manis ciemos Ants Zauers, zinātnieks, Prēmu brenda dibinātājs un mikrobiomas eksperts. Jā. Pareizi. Mikrobioma tēma tāda man nezināma, teiksim tā. Es varbūt ļoti virspusēji zinu, bet šobrīd, manuprāt, tā mikrobiomas tēma paliek arvien aktuālāk un aktuālāk, vai ne? Ir tā lieta. Izstāst varbūt vienkāršiem vārdiem, kā tu izskaidrot cilvēkam bez kaut kādas medicīniskās izglītības, kas ir tā mikrobioma vispār tāda ir. Iedomājamies, mēs paši esam cilvēks. Labi, mums tur šūnas, orgāni, viss kaut kas, bet īsnībā mūsos iekšā arī kaut kāda dzīvība dzīvo. Un, kur viņi visvairāk zarnu traktā. Iedomāsimies, tā vienkāršākais. Zarna kā tāda. Kuņģis, tad ir zarniņi, principā zarna 9 metrus gara truba. Tur tievā zarna, tur mēs sagramojam, tad ir rasnā zarna. Tur īstenībā dzīvo 1,5 līdz 3 kg baktēriju. Tur vēl vīrusi, tur parazīti, vēl viss kaut kas, bet principā tā ir tā dzīvība, kas mūsos dzīvo iekšā un ietekmē daudz un dažādas procesus organismā. Un tas īstenībā nav ne tikai zarnās. Mikrobioms, tas īstenībā viss tā dzīvība un arī tie vielmaiņas gala produkti, ko viņi izdala. Bet mikrobiota, tas ir specifiskā jau vietā, piemēram, zarnu mikrobiota, ādas, tur uroģenitālā, tur dzimuma orgānos, tur pat plaušās, tāpat runā pat smadzenēs baktērijas.